Mēs lasīsim no psalmēm, no 40. Nodaļas iesākot. 40. psalms no 1. līdz 4. pantam. Dziedātāji vadodiem Dāvida dziesma, es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām doņām un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Amen. Lūksim. Es lūdzu Tēvs par šo vārdu, ko mēs dzirdēsim, un lai es piepildu mūsu sirds, un mēs aizējam mājās ar piepildītām sirdīm. Es lūdzu par Raivi, runā uz viņu, lai viņš pasaka to, ko Dievs grib mūs, lai mēs dzirdam. Amen. Amen. Paldies, Samuel. Paldies. Vai tev dzīvē ir nācies ko kavēt? Tādi mēs cilvēki esam, vai ne? Mēs nokavējam reizēm tīšu prāt, reizēm netīši. Un reizēm mēs atvainojamies dzīvē par to, kur nevajag atvainoties. Tādi mēs esam. Tādi, kuriem dzīvē ir ļoti vajadzīgs Kristus, viņa palīdzība. Man reizēm patika kavēt skolu. Kādi smējās tie, kur kavēja droši vien. Jā, es jau zinu. Bet ziniet, kas bija interesanti, nekad nebija nācies kavēt skolas ēdienreizes. Nekad. Es tur biju viens no pirmajiem. Viens no pirmajiem, kas cēla roku uz papildu porcijām. Nekad, un tad man bija latviešu valodas skolotāji, kur man nāca klāt, viņa bija tik ļoti mīļa, kā mana otra mamma. Un viņa teica, Raivīt, ja tu tik uzcītīgs būtu tajās stundās, kāds tu esi tajās ēdienreizēs. Ļoti iespējams, ka cilvēks dzīvē kavē, jo viņam ir bail sastapties. Man ir ļoti bail no zobārsta. Es nelikšu celt rokas, kuram ir vēl bail, bet tur jau visu varat nolaist tās rokas. Es jums varētu izstāstīt, man tāda bērnības trauma no zobārsta. Tad, kad bija tikai novakīns, un tā bija spēcīgākā nomirdējošā zāle, un stendē urbis man tā to zobu, ka man domāju, ka man galva tūlīt pazudīs. Un kaut kāda trauma palikusi no bērnības, un tāpēc pie zobārsta es eju tad, kad vairs nevar. Tad, kad man citādāk nevar jāiet, vairs nekas nepalīdz. Tāpēc ne tikai ar zobārstu mums ir bail sastapties, protams, ne jau visiem, citi ir drosmīgi cilvēki. Es vienmēr abrīnoju tos cilvēkus, kuri tā paši, tev kaut kas sāp, nē, jāiziet pie zobārsta. Pēdējā vieta, kur es ietu, tāpat vien, ne? Jā. Redziet, iespējams, ka kavēt cilvēka dzīvē ir tāds prioritāšu jautājums. Tā arī mēdz gadīties. Lai gan reizēm ir labi, ka kavē. Iedomājies, tev ir dzimšanas diena, un tu esi saklājis galdu, un tu esi ciemiņiem pateicis, esiet pie manis 7, un tu pēc tam domā, kāpēc es teicu tik ātri? Kaut viņi nokavētu 1 pusstundu. Es tur paspētu visu salikt un punktu uz īvu uzlikt, vai ne? Tāpēc arī reizēm labi, ka kavē, īpaši ciemiņi. Psalmists šajā rītā mums 40. psalmā, mans mīļākais psalms. Vispār jau visai Bībelē vajadzētu būt ļoti mīļai, bet šis man ir ļoti, ļoti mīļš psalms. Mīļš šo 1-4 pantu dēļ, tāpēc, ka es tur esmu bijis. Es esmu bijis tajās situācijās. Un es tā cenšos arī sprediķīt to vārdu, ko es sludinu, tā mazliet izlaist vairāk caur savu dzīvi cauri, jo savādāk,
Ja mēs dažkārt dzīvē runājam to, ko mēs neesam piedzīvojuši, tas var palikt par tādiem sausiem vārdiem. Tāpēc 40. psalms man ļoti mīļš. Un mīļš ar tiem vārdiem, ar ko iesākās, un viņš saka, es gaidīju. Tas nozīmē, ka ilgi gaidīja. Tā nebija viena diena, tā nebija nedēļa, tas nebija mēnesis, tas bija viens ilgs laika periods. Un viņš saka, es gaidīju. Vai mēs cilvēki varētu pieļaut domu, ka Dievs kavējās mūsu dzīvē? Vai mēs varētu pieļaut domu, ka mēs Dievam esam palikuši mazvērtīgi? Klausoties psalmista vārdos, šis gaidīju, ko psalmists izsaka, un es ticu, ka šajos pāris vārdos ir sāpes, ir nepacietība, ir apjukums, vai varētu būt, ka viņš šo vīru ir atstājis. Es gribu atgādināt, ka mēs Dieva acīs, ka es saku mēs, gan klātesošie, gan arī otrpus ekrānam, ka mēs Dieva acīs neesam rotaļlietas. Dievs nespēlējas ar mūsu dzīvēm. Viņam mūsu dzīve rūp vairāk kā dažkārt mums pašiem. Viņam patiesi rūp, kas notiek tavā dzīvē. Viņš nav cilvēks, kuram gadiem ejot vajag mainīt speļmantiņas, lai būtu interesantāka dzīve. Kā tēvs, viņš mūs mīl katru. Ar beznosacījumu mīlestību. Un tu neko nevari tādu izdarīt, lai tēvs tev rīt mīlētu vairāk, kā viņš mīl šodien. Gan jau arī jūsu vecāki ir teikuši, kurā pirkstā gribi, sāp. Tik ļoti mīl debesu tēvs tevi, nešķirotams. Pie tāda debesu tēva tu šajā rītā esi atnācis šeit, Priekulas Baptistu draudzes dievnamā, un es arī ticu visā Latvijā, kur notiek dievkalpojumi šajā brīdī. Cilvēka ilgas gaidot, tomēr paliek, ka pienāks brīdis, un viņš beidzot sagaidīs to, ko viņš tik pacietīgi dzīvē ir gaidījis. Bet vai tu spēj iedomāties situāciju, ka tu pacietīgi ko gaidi, zinot, ka tas nekad nenotiks? Iedomājies mazliet. Ka tu pacietīgi dzīvē gaidu, mēs tagad katrs savā dzīvē kaut ko gaidam. Mums ir kaut kāda pauze uz kaut ko nolikta. Bet iedomājies, ka tu gaidi ar to apziņu, ka tas nekad nepiepildīsies. Piemēram, varbūt Amizāns piemērs gaida savu algas dienu, bet viņa nekad nepienāks. Un tu tikai turpini gaidīt. Un tu turpini strādāt mēnesi no mēnesi. Nākamā mēnesi varbūt, ka būs. Tu turpini gaidīt autobusu pieturā. Tu turpini gaidīt -7 grādu laukā, bet tu zini, ka viņš nepienāks, bet tu katru rītu kaut kādu iemeslu dēļ tur esi un gaidi viņu. Un tev nāk klāt cilvēki un tev jautā, kāpēc tu viņu gaidi? Un tu atbildi, es ceru, ka viņš pienāks. Nevis es zinu, ka viņš būs, ka viņš attāks tādā un tādā laikā, bet es ceru, ka viņš būs, bet viņš nepienāk. Psalma autors raksta, ka ilgi gaidot, pacietīgi gaidot, viņš sagaida dzīvē brīdi, ka pats Dievs noliecis pie viņa un uzklausa viņa saucienu. Ja mēs uz brīdī šeit apstātos un padomātu, tad būtu interesanti, vai gaidīja viņš uz Dievu vai Dievs uz viņu. Redziet, runa nekad nav bijusi, vai Dievs atsauksies tavā dzīvē. Runa vienmēr ir bijusi par to, vai atsauksies tu. Jo viņam ar noliekšanos, ar zemošanos, pat cilvēku priekšā nekad nav bijusi problēma. Viņš zemojās savu mācekļu priekšā, mazgādams mācekļiem kājas. Un lai arī varbūt kā mācekļi tajā brīdī šo situāciju uztvēra, un Pēters bija viens, kurš teica, tu man kājas nemūžam nemazgāsi. Jēzus teica, ja es tev kājas nemazgāšu, tev nav daļa pie debesu valstības. Tev nav daļa pie manis. Tavam kungam ar noliekšanos tavā priekšā nekad nav bijusi problēma. Bet kā ir tev?
Redziet, problēma jau vienmēr ir bijusi manī kā cilvēkā. Manī ir mitis un reiz pa reizē vēl mīt tāds lepnības grēks. Lepnības grēks zemoties Dievu priekšā. Īpaši tajos savas dzīves posmos, kad es kā mazs bērns visu no Dieva vēlos saņemt uzreiz un tagad. Respektīvi, ka man ir pietrūkusi pacietība gaidīt. Un tad, kad es domāju par šo psalmu, 40. psalmu, šiem pirmajiem 4 pantiem, es arī ticu, ka psalmists, ka arī viņa pacietības mērs ir izsmeļams, tāpat kā tavs un mans. Mums nav bezizmēra aka. Mums kādā brīdī katram pacietība ir zudusi. Un tad, kad cilvēkam zūd pacietība uz kādām lietām un uz lietām gaidīt, īpaši to, ko viņš ir ilgi gaidījis savā dzīvē, un vienā brīdī viņš saka, tas viss ir velti. Es esmu gaidījis, bet nekas nenotiek. Es turpinu gaidīt, bet vai man pietiks spēku to darīt? Es zinu, kas man ir jādara, bet vai man pietiks spēka? Redziet, pie dubļainām dūņām, ja pie dubļainām bedrēm jau cilvēks nonāk. Reti kurš no mums tajās dubļainās dūņās ir piedzimis. Man diezgan daudzus gadus strādājot sociālo darbu, man ir bijusi iespēja ieskatīties skaudru ģimeņu stāstos. Patiesi skaudru ģimeņu stāstos. Es pieļauju, ka daļa no jums domāt, vai tā ir filma. Man bija viens brīdis, kur es apcieboju vienu ģimeni kopā ar sociālo dienestu, un apstākļi briesmīgi, jo logiem nav stikla, logi ir aizklāti ar plēmēm, iekšā ir ļoti augsts. Vienā stūrī ir nolikta 200 litru dzelzs bleķa, jeb skārda muca. Pa logu ir izvadīta laukā saucamais skurstenis. Grīdas nav, jo tās ir izplēstas, jo nav ar ko kurināt un apsildīt. Un tur ir mazs bērniņš. Māmiņai. Piens viņai pašai vairs nav, viņa to dod ar pudelīti. Un māmiņa saka, viņa vienā naktī atpostas, ka viena liela žurka stāv pie maza bērna. Un ir gatava to pudelīti izgrābt no tā bērna mutes, jo arī viņa grib ēst. Un iedomājieties situāciju, tas bērns no vienas puses varētu sacīt, tu tādā dubļainā bedrē esi piedzimis. Tur nav nekā. Tur nav gulta, kas ir tev mājās. Tur nav sega, kas ir tev ar ko sekties. Tur ir madrats, un tā māmiņa nāca pie manis, pie mums Tukumā ar Santu un teica, mācītāji, iedodiet man madraci. Es teicu, es tev iedodu 2 nedēļas atpakaļ. Viņa saka, jā, bet tas ir beigts, tas ir izmetams laukā, jo to madracīti liek uz zemes, jeb uz kartona, sasūcās mitrums, tur bērns vairs nevar gulēt. Un tad es domāju, jāiziet arī apskatīties, par ko te viņa runā. Jo es dzīvoju pavisam citā pasaulē. Man jau viss bija. Vienu dienu ēdu žāvētu gaļu maizi, vienu dienu labāku rupmaizi, labu pienu dzēru, bet viņiem nekas no tā nav. Un reizēm ir jāiekāp citi kurpēs, lai saprastu, par ko ir runa. Un es nonācu un es redzēju to kontekstu, par ko tā māmiņa runā. Un tās nākamās reizes, kad viņa nāca un prasīja, Raivi, iedod madraci, es neprasīju, kāpēc. Es teicu, ņem. Es zinu, ka tev to vajag. Garīgā dzīve nav iedomājama bez ticības. Bez daudz kā var iztikt. Cilvēks bez daudz kā var dzīvē samierināties, bet bez ticības nevar. Var iztikt bez smalkām lietām, var iztikt bez vārdiem uz sienas, bet bez ticības nevar. Un es ticu, ka tā mazā meitenīte, kad viņa atvēra acis un ieraudzīja to lielo žurku, kas viņai grib ēdienu atņemt, es ticu, ka viņa paaugsies lielāku, viņa teiks, mana ticība ir nekad nepiedzīvota vairāk tādus apstākļus, kādus es piedzīvoju savā bērnībā. Es negribu atgriezties tajās dubļainās dūņās, tajā bedrē. Nē, tur vairs nē. Ticība palīdz virzīties uz priekšu.
Ticība dod spēku pārciest vētras, tikt pāri smagiem dzīves posmiem, jo zinām, kad aiz tā visa stāv kas lielāks un varenāks. Tu viņu vari saukt vārdā, jo viņš tev ir atklājies, tas ir Kungs Jēzus Kristus. Kādi to nevar nosaukt, jo viņu nepazīst personīgi. Bet es arī no tādiem cilvēkiem esmu dzirdējis dzīves stāstus, kuri saka, es zinu, ka manā dzīvē bija kas lielāks un varenāks. Psalmists raksta, viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz cietas klints. Ir interesanti, ka ticībā ir vajadzīgs gan viens, gan otrs. Ticība ir vajadzīga gan vienam, gan otram. Gan dubļainām dūņām, gan cietajai klintī. Ticība ir vajadzīga arī tad, kad tu esi dubļos līdz acīm dzīvē. Esat kādreiz bijuši dubļos līdz acīm, un es domāju, pārnestā nozīmē. Tad, kad tev vienā brīdī dzīvē tev viss ir pamatu no zemes, un tava dzīve sagrūst kā kāršu namiņš. Un tu katru rītu bosties ar jautājumu, kā lai dzīvo tālāk. Man vairs ne par ko nav prieka. Man nav prieka par balto sniegu, par saulaino vasaru. Citi priecājās, bet es tur sitos par nātrēm, par šiem dubļiem. Citi stāst par laimīgu dzīvi, par labu koptu laulību, par paklausīgiem bērniem. Man no tā visa nekā nav. Es esmu tur, tajās dubļainās dūņās. Tur ir vajadzīga ticība. Ticība ir vajadzīga tāpēc, ka arī, jo nereti lielākais izaicinājums ir nevis dziļā dubļu bedre, bet gan risks pazaudēt ticību, tikt laukā no viņas. Tad, kad tu dzīvē piedzīvo šo brīdi, kad tu esi padevies visā. Ne tikai tavi apkārtējie tev vairs netic, bet arī tu pats vairs sev netici. Kur nu vēl Dievam? Tu liecies pamests un atstāts šīs skaudrās dzīves likteņa varā. Un tu katru vakarēji gulēt ar vienu vienīgu jautājumu, vai patiesi Dievs tu eksistē. Šī stiprā klints. Viņš manas kājas cēla uz stipras klints, stiprinādams manas soļus. Tas ir vēl viens līmenis. Ja vēl viens tāds garīgs piedzīvojums, respektīvi, kur Dievs tavu dzīvi sakārto. Psalmista dzīve tika sakārtota, Dievs viņu kājas lika uz stipras klints, vēl pie tam stiprinādams viņas soļus. Bet arī tur ir vajadzīga ticība. Jo ziniet, ka labklājība cilvēku dzīvē ved postā. Tur, kur ir pārāk daudz labklājības, zūd pateicība. Un labi dzīvojot, un nepārprotiet mani, es nesaku, ka kristieši nevar labi dzīvot, bet labi dzīvojot reizēm zūd pateicība. Zūd par ko pateikties. Ticība ir nepieciešama tieši pie šīm dubļainajām dūņām. Lai gan psalma autors, jūs nekur neizlasīsiet, ka psalma autors vēlas no šīs bedres pats iziet laukā. Citiem vārdiem sakot, raksti mums atklāja, ka Dievs viņu izvelk. Dievs viņu izvelk, nevis viņš pats vēlas izkāpt. Ja mēs atskatāmies uz savu dzīvi, cik bieži pat tev negribot un nezinot, viņš tevi ir glābis kā putni no ķērāja cilpas. Runa nav bijusi par to, vai tu gribi. Tāds ir bijis tava lielā Dieva plāns tavā dzīvē. Izglābt tevi no dubļainām dūņām, tas ir bijis viņa gribas lēmums, nevis tavs. Tā ir bijusi viņa lielā mīlestība, ko viņš tev ir apliecinājis ikdienas tavā dzīvē. Tev ir atlicis vienkārši pateikt paldies Dievs par to, ko tu šobrīd manā dzīvē dari. Par šo domājot, es esmu nonācis pie viena slēdziena, ka dubļainā bedrē esot, ir galva jāpaceļ pret debesīm.
nevis jānoliec zemāk dubļos, bet jāpaceļ pret debesīm, jo dubļos nav Dieva. Viņš ir tur augšā. Tavs lielais kungs un pestītājs ir tur augšā. Un lai kur tu šajā brīdī atrastos dzīvē, es tev ieteiktu pacel savas acis pret debesīm. Lai tavs sauciens, ko sauc arī psalmists, lai tavs sauciens aizsniedz Dievu. Bet varbūt, ka mēs piedzīvojam savā dzīvē tādu posmu, ka es Dievu tā īsti nemaz nepazīstu. Un nepārprotiet mani, reizēm ir labāk, ka viena ticība mirst, lai piedzimstot tai otrajai, tā spētu skatīties uz debesīm, nevis uz dubļiem. Reizēm dzīvē ir vērts kaut ko pazaudēt, lai paceltu galvu pret debesīm ar jaunu dziesmu. Un pie tās mēs nonāksim mazliet vēlāk. Iespējams, ka arī mani regulārie pieslīpētie saucieni uz Dievu nemaz nav raidīti Dievu virzienā. Viņš varbūt ir manā dzīvē palicis tāds Aladins, kurš mīt manā lielajā vāzē. Un man atliek tikai katru dienu piecelties un šo vāzi paberzēt jeb lampu, cerībā, ka Dievs izdabās man, ko es viņam lūdzu. Bet atcerēsimies, ka Dievs nav cilvēku sulainis. Viņš glāb pēc sava plāna, un viņam ir plāns tavai dzīvei. Arī šajā rītā tu esi pamodies, un vārds saka, ka neviens pie Dieva nevar nākt, ja viņu nevelk. Es tā reizēm smejos un saku, paldies, ka jūs esat atvilkušies. Jo bez Dieva mēs to nevarētu neviens. Ja viņš tevi nevelk, tu nevari atnākt. Tu esi atnācis, jo viņš tevi ir atvilcis. Slavu Dievam par to. Ticība ir vajadzīga tad, kad pats vairs nevar. Vēstule Ebrejiem 11. nodaļas 7. pants saka šādus vārdus. Ticībā Noā, dievbijīgs būdams, saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Un redziet, redzamais rada kontrolas sajūtu, bet neredzamais liek ticēt. Neredzamais liek ticēt. Tas, ko mēs nevaram vairs savā dzīvē kontrolēt, tas, kam mēs nevaram vairāk ievilkt robežas un sacīt, te ir sarkans un te ir balts, tas aicina ticēt. Šodienas cilvēks, tai skaitā arī Raivis, pārlieku vēlas visu kontrolēt, pakļaut un paredzēt. Mums prāti, smadzenes ir tā būvēts. Ka mums reizēm dzīvē liekas, ja to lietu es kontrolēšu, tad es jutīšos labāk un drošāk. Bet reizēm ticības dzīvē Dievs atņem tos vadības grožus. Viņš atņem tos vadības grožus ar vienu mērķi, lai mūsu ticība vairotos. Lai mūsu sauciens nebūtu kluss, bet arvien skaļāks un skaļāks mūsu Dievu virzienā. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu. Slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Šī jaunā dziesma, tur, kur ir jauna dziesma, vienmēr ir bijusi vecā. Ja ir jauna, ir arī vecā dziesma. Un dažkārt šīs vecās dziesmas dažkārt bez šīs vecās dziesmas tavā un manā dzīvē nekad nerodas jauna. Vecai ir jāmirst,
lai rastos jauna. Šī vecā dziesma, tavā un manā dzīvē, viņa ne tikai slikti skan, ne tikai viņai ir zudusi kvalitāte, bet es viņu zinu no galvas. Viņa man pašam tik ļoti ir apnikusi, bet nezinu, kāpēc es viņu turpinu dziedāt. Redziet, man par brīnumu tādam ideālam cilvēkam kā Raivis. Acīm redzot, Dievs ir atradis, ka manā dzīvē ir kādas lietas, kas man ir jāmaina. Ko es pats varbūt savā augstprātībā un lepnībā nemaz neesmu ievērojis. Un Dievs caur savu svēto garu norāda, Raivis, šī lieta ir jāmaina. Ziniet, pašu bīstamāko lūkšanu kristietim, jebkad viņš var lūgt Dievam, ir Dievs nāc un maini manu sirdi. Tici man, ka Dievs to darīs. Dievs tev radīs tādas apstākļus, kur tavas sirds mainīsies. Un tas nekad nebūs viegli un ērti. Man šķita otrādi, kad es būtu viens no tiem pirmajiem, uz ko Dievs sacītu, mans mīļais Raivi, tu bez maz vai vari nākt, tu jau tagad esi gatavs. Nē, tieši otrādi. Man apkārt, es redzu, ir tik daudz cilvēku ar tām skabargām acīs. Es viņus redzu, bet baļķi savā es neieraugu. Tas mans baļķis kaut kā dzīvē ejot ir padilis un mazāks palicis, bet tās skabargas es redzu. Mana lūkšana, manā ticības dzīvē šī vecā dziesma iespējams nekad nav bijusi par mani. Tā ir bijusi par tiem citiem. Jums, mīļie, ir jāmainās. Dievs dod lietu maniem kartupeļiem un arī kaimiņu sienam. Mēs tā reizēm lūdzam. Tā nekad nav bijusi par mani, bet tā ir bijusi par citiem. Tā vecā dziesma man liek dalīt cilvēkus, manējie, tavējie, pareizie, nepareizie, svešie un dīvainie, bet jaunā dziesma liek slavēt Dievu. Tu domāji, tu šo nedēļu rakstīji, lai man pateiktu? Es vienkārši slavēju Dievu. Tik vienkārši. Šajā jaunajā dziesmā nekas nav par manis vilktajām robežām. Tajā nekas nav par maniem aizspriedumiem, par manu nepatiku, par manām cilvēciskajām ambīcijām. Viņa vienkārši slavē to kungu, kas man tik ļoti daudz ir laba darījis manā dzīvē. Tas ir tik vienkārši. Kad tev ir izdevies tik vienkārši slavēt Dievu, bez tā visa cilvēciskā fona, vecās dziesmas, no kuras tu pats tik ļoti esi noguris. Vienkārši slavēt Dievu. Man ir sajūta, ka šodienas cilvēks vairs nezina, ko nozīmē vārds vienkāršāk dzīvot, vienkāršāk ticēt. Paldies, Zentiņ, par tavu iedrošinājumu par maza bērna ticību. Tas liek būt vienkāršākam mana Dieva priekšā. Nepārspīlēt, nelikt punktu tur, kur Dievs tavā dzīvē liek komatu. Vienkāršāk. Vienkāršāk. Tad, kad mūsu dzīvē ienāk šī jaunā dziesma, kura liek vienkāršāk slavēt vienkārši Dievu, mēs paši kļūstam laimīgāki. Jo mēs varam no savas dzīves nomest visas tās maskas, nolikt projām, no kurām mēs tik ļoti esam noguruši, un vienkārši slavēt Dievu. Redziet, man raksts šodien atgādina, ka ticība, kas ir Dieva dota dāvana, arī tavā dzīvē, šī jaunā dziesma, ko Viņš mūsos ieliek, ir visu pirms jāprot pieņemt un vienkārši dziedāt līdzi. Vai ziniet, cik šodienas cilvēks būtu atvieglots, ja viņam vairs nevajadzētu ne ar vienu cīnīties? Cik šodienas cilvēks būtu atvieglots, ja viņam vairs neko nevajadzētu nevienam pierādīt?
ka viņš vienkārši varētu būt tāds, kāds viņš ir. Vienkārši Dieva bērns. Kurš dēļ šīs jaunās dziesmas nevar citādi kā slavēt Dievu. Vienkārši slavēt Dievu. Tikai dziedāt šo jauno dziesmu un apzināt, cik Dievs ir ļoti labs. Novēlu jums katram vismaz vienu šādu dienu piedzīvot savā dzīvē. Pārstāji cīnīties ar pasauli un citiem. Pārstāji dienu no dienas mainīt pasauli un citus cilvēkus. Tu zaudēsi. Tu piedzīvosi zaudējumu pēc zaudējuma savā dzīvē. Tu zaudēsi savus spēkus, tu zaudēsi mieru ar Dievu, tu zaudēsi savus nervus un beigās arī mīlestību un pacietību pret Dievu. Pārstāj. Pārstāj to darīt, jo ticība liek atdot tavas dzīves grožus Dieva rokās. Paļauj vismaz vienu dienu savu dzīvi atdot Dievam. Un noslēdzot. Pasaulē visas svarīgākās lietas raksta ar maziem burtiem. Es nezinu, ko tev tas izsaka, ja tu kādreiz varbūt dzīvē esi paņēmis kredītu vai neņemiet kredītus. Tas kādreiz vai parakstījis kādu līgumu, tad vissvarīgākās lietas ir rakstīts ar ļoti maziem burtiem. Ja. Tāpēc, izejot no tā, es saku, ka dzīvē visas svarīgākās lietas tiek rakstīts ar maziem burtiem. Iemesls ir gaužām vienkārši. Lai šodienas cilvēkam skrienot savu dzīvi, nebūtu ne vaļas, ne vēlmes to lasīt. Lai vēlms pēc tam, kad mēs nonāktu dubļainās dūņās, pieskriet tev klāt un sacīt, bet kāpēc tu nelasīji? Un tu varētu sacīt, nebija laika, un tur bija pārāk maziem burtiem un pārāk gari. Mēs šodien dzīvojam pasaulē, kura ir kļuvusi par baudkāru humānismu templi. Un jēdziens ticība Dievam tagad un vēl aktuālāk nākotnē kļūs par svešu un vecmodīgu vēsturi. Tāpēc, apzinoties dubļainās dzīves bedres, kurās es esmu bijis, vēl vairāk, apzinoties šo Dieva doto jauno dziesmu, kuru varētu saukt par šo jauno dzīvi ar Dievu, mācīsimies viņu dziedāt Dievam par godu un apzināti sevī klusināt šo veco skaņu plati. Tās ir mūsu izvēles. Mēs reizēm gaidām, ka Dievs visu darīs mūsu dzīvē, bet realitāte ir tāda, ka arī tev kaut kas ir jādara, un man. Un piedzīvojot kādus savas dzīves tumšos posmus, kad tu dzīvo ar sajūtu, ka tevi esošie apstākļi salauzīs. Tu piedzīvo sajūtu, ka tava dvēsele ir nemieru plosīta. Tad vienīgi ticība ir tā, kura grūtākajos brīžos mūžā spēj paglābt no izmisuma un palīdz nemieru plosītai dvēselei atkal no jauna atgūt mieru, kas ir vienīgi pie Dieva. Kas ir vienīgi pie Dieva. Un Atklāsmes grāmata, 5. nodaļas 8. pants mums iezīmē jaunu bildi. Un tur vairs nav es dziedāšu, vai tikai rakstīšu, vai tikai sacerēšu. Atklāsmes grāmata Jānis saka, un viņi dziedāja jaunu dziesmu. Viņi dziedāja jaunu dziesmu. Nevis tikai dziedās, bet viņi jau dziedāja. Un tieši šī jaunā dziesma modina cilvēkā jaunas domas, jaunas atziņas, kuras esošai dzīvei iedod jaunu perspektīvu, jaunu virzību, kur ir tikai iespējama uzticot savu dzīvi
glābējam Jēzum Kristum. Kāds ir sacījis, ka nevis nāve ir tā, no kuras cilvēkam ir jābaidās, bet no dzīves, kura nekad nav iesākta tā īsti dzīvot. Kas mums liek ilgoties nomainīt savu veco skaņplati? Lūksim Dievu. Paldies, dārgais kungs un ķēniņ, par šo brīdi, ka mēs varējām kavēties pie tava vārda. Un paldies, ka tavs vārds joprojām ir svēts un godājams. Un Tēvs dod mums gudrību no tevis, kad ik brīdi, kad mēs pie tava vārda esam, palīdz Tēvs mūsu sirdis tā noskaņo, ka mēs to darām ar bijību tavā priekšā. Paldies Tev, Tēvs, arī, ka Tu mūs katru esi izvilcis no šīm dubļainām dūņām. Paldies, debes Tēvs, ka arī Tu mūsu kājas esi cēlis uz cietas klints, stiprinādams mūsu soļus. Paldies, debes Tēvs, ka arī manā mutē Tu esi licis jaunu dziesmu, kas var skanēt Tavam godam. Tēvs, palīdz to vienmēr turēt kā dārgu pērli manā dzīvē. Palīdz Tēvs vienmēr par to pateikties. Un arī tad, kad es krītu augstprātības dubļainās bedrēs, Tēvs palīdz, ka mēs to steigšus varam nožēlot Tavā priekšā. Svēta Dievu priekšā. Tu vien, Tēvs, esi cienījams, ka mēs Tavā priekšā ceļos krītam. Ne tikai dievkalpojumā, bet arī savā ikdienā. Lai Tev vienam mūžīga pateicība. Āmen.